Esat sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vante konsultante Irina, un šodien mēs parunāsim par sakotnējo ziņu ievadi. Pirms saimnieciskas darbības reģistrēšanas jāievada ziņas par uzņēmumu grāmatvedības uzskaites politiku. Uzskaites politiku iestatījumos var ievādīt tieši no izvēles uzņēmums, uzskaites politika, vai arī organizācijas datu reģistrēšanas procesa no izvēles uzziņa starta palīgs. Uzskaites parametra iestatīšanas loks dalas uz dažādiem kabatiņiem. Kopēja informācija kabatiņa mēs varam ievadīt 1S licences numuru, redzēt konfigurācijas versijas numuru, pievienot DUF izlādes ceļš, tās būs ceļš, kur izlādam reglamentējuša pārskaite turpmākai EDS sistēmai ielādēšanai, un redzam arī izmantojama analītiska subkonta daudzumu. Pēc noklusējuma 3, bet varam izmainīt arī uz 5. Kabatiņa PMV norakstīšanas veids mēs varam pievienot vai nu mainīt PMV norakstīšanas veidu. Programma paredzēti metodi pēc vidējais, FIFO, un arī ir iespēja veikt uzskaiti LIFO. Pārējais iestatījumos mēs varam mainīt un pievienot jauni globāli iestatījumi. Globāli iestatījumi tiek uzdoti katrai organizācijai, kurai uzskaitīta kārtota informācijas bāze. Iestatījumiem ir periodiska nozīme. Katrs vēlākais ieraksts atcel iepriekšējām ieraksta darbības. Tas ir, lai sāktu izmantot citu iestatījuma nozīme, jāievada jaunu rindu ar jauna iestatījuma izmantošanas sākuma datumu un to jauna nozīme. Izmantojot iepriekš noteiktu globāla iestatījuma sarakstu, lietotais konkrētai organizācijai nosaka. Kārtot preču uzskaiti reģistra norāda grāmatojot dokumentus, veikt ierakstu uzkrājuma reģistra nomenklatūras saņemumu un izlietojums, un izmantot šī reģistra datus nomenklatūras kustības un atlikuma kontrolī. Kārtot grāmatveidības ierakstu reģistru sistēmu loku norāda kārtot visu informācijas bāzes dokumentu izveidošanai, izmaiņu un dzēšanas darbību, fiskālo reģistrāciju, norādot programmas ģenerējuma unikāla dokumenta identifikātoru GUID, informācija glabājas ziņu reģistra, grāmatveidības reģistra, žurnāls sistēmu loku. Izvadīt ID uz druku, norāda izvadīt uz dokumentu reģistrātoru drukas formam sistēmas numuru, programmas ģenerējuma unikāla dokumenta identifikātoru, kas sastāv no 36 simboliem. Konvertēt parādu pie samaksas norāda konvertēt apmaksājuma dokumenta summu uz maksājuma valūtas, bankas un kases maksājuma dokumentu tabulas daļa un grāmatojot šos dokumentus reģistrātoru veidot grāmatojumus par konvertāciju un peļņu zaudējumu, ja tiek izmantot komerckūrs. Pārvērtēt valūtas atlikumus pie samaksas norāda parēķināt pēc Eiropas centra bankas kursa valūtas atlikuma pēc maksājuma dokumenta pamatojumi, kuri uzskaitīti bankas un kases maksājuma dokumentu tabulas daļa un starpību no valūtas kursa izmaiņam attiecināt uz peļņa zaudējumu uzskaites kontiem, kā arī salīdzināt valūtas kursa izmaiņas ar grāmatveidības uzskaites konta pašreizējā atlikumu. Pārbaudīt stingra uzskaites dokumentu numuru norāda ņemt vērā saņemto stingras uzskaites numura diapazonu, salīdzināt izdevumu dokumentu reģistrāciju, preču un pakalpojumu realizācija un pamatlīdzekļu pārdošana numurus ar esošo numuru fiksēta uzskaitījumu, veidojot pārskatus par stingras uzskaites numuriem.
Līdzīga darbība ir arī iestatījumiem pārbaudīt priekšapmaksas rēķinu dokumenta numurus un numurēt faktūru rēķinus un invoisus. Priekšapmaksas rēķinu uzskaites variants norāda izmantot reģistrētu avansa rēķinu datus, lai tos varētu izvēlēties apmaksājot no bankas un kases, ieskaitot avansas preču un pakalpojumu saņemšanas un realizācijas dokumentus, kārtot priekšapmaksas rēķinu apmaksas uzskaiti. Ir 2 varianti – uzskaitīt ar rēķina reģistrācijas momentu un uzskaitīt no apmaksas momenta. Izvādīt iekšējo numuru uz druku norāda pēc noklusējuma druka dokumentas iekšējā programmas numuru. Tas nav tas pats, kā tas saucējums guīds. Vēl vienu iestatījumu mēs ar jums pievienosim, lai varētu pilnvērtīgi strādāt ar programmu. Tātad pievienojam jaunu ierakstu, datums, no kura darbosies, apstiprinam mūsu organizāciju un pievienojam PL iegāde ar dokumentu saņemšanu, jo pēc noklusējuma programma nebūs šis iestatījums pieejams. Tātad nospiežat uz 3 punktiņam, izvēlējamies no saraksta PL iegāde ar dokumentu saņemšanu un nozīme jā. Kabatiņa algas uzskaites jāpievieno izmaksas fiziskam personam, jo pēc noklusējuma arī nebūs šīs iestatījums pieejams. Pievienojam ar plusiņu, norādam periodu, apstiprinam organizāciju un izvēlējamies no saraksta izmaksas fiziskam personam ar nozīme jā. Tas ļauj mums maksājuma dokumentus, bankas vai kases vienalga, atspoguļot izmaksas tieši fiziskam personam. Turpmāk banka kase sadaļā mēs to redzēsim. Grāmatojuma un komentāra kabatiņa mēs varam pievienot PVN likmi, kura tiek atspoguļota izkrītušas saraksta, jebkura mūsu dokumente. Ja? Un šeit ar kieksīti mums vajag atzīmēt vajadzīgus PVN likmes. Saglabājam visas izmaiņas ar pogu labi palīdzību. Bet ne tikai uzskaites parametri vajadzīgi, lai veiksmīgi strādāt ar datu bāzi. Grāmatvedības uzskaites kontu plāns ir daļa no organizācijas uzskaites politikas. Kontu plānu var atvērt no augšā izvēlne uzņēmums kontu plāns vai no instrumenta paneļa poga kontu plāns. Konfigurācija uzņēmuma grāmatvedība Latvijas satur grāmatvedības uzskaites tipveida kontu plānu, kas ir kopējs visām organizācijām, kurām uzskaite tiek kārtota viena informācijas bāze. Grāmatvedības uzskaites kontu plāns ir aizpildīt ar kontiem un subkontiem, daļa no kuriem ir iepriekš noteikti. Šiem kontiem būs pazīme dzeltens aplītīs. Iepriekš noteiktas nozīmes tiek izmantotas ievietošana dokumentus un katalogus, kas būtiski samazina dokumentu reģistrācijas lauku aizpildīšanas laiku un optimizē lietotāja darbu. Iepriekš noteikto nozīmju īpašība lietotājs nevar tas izcelt un izmainīt to uzdevumu, jo tās ir iešūtas kaut kādas klasifikātoras, algoritmos. Kontu grupas pēc noklusējuma ir aizliegts izmantot grāmatojumos. Tas izcelti kontu plāna ar dzeltena fonu. Lietotājs var patstāvīgi
izdzēst vai pievienot jaunus kontus kontu plāna, mainīt zembilances daudzuma un valūtas pazīme, mainīt analītisks pazīmju veidu un daudzumu. Kontu plāna tiek norādīts parametrs, kurš nosaka konta veidu attiecību uz bilanci. Zembilances konta pazīme, ja tas ir zembilances konts, kolona zembilances tiek atzīmēts kā rodziņš. Un šie konti nevar korespondēt ar pamatkontiem. Visiem kontiem ir konta aktivitātes pazīmes iepriekš noteikta nozīme. Aktīvi pasīvais. Kontu, kā arī jebkuru jaunu elementu programma, var pievienot, izmantojot instrumentu paneļa ikoniņu pievienot. Vai nu darbības pievienot, vai nu insert tastatūra. Standarta veida izveidota jauna konta forma jānorada konta numuru, ātrais izvēles konts nokopēsies no tā automatiski, nosaukumu, ka tas domāts elektroniskais kases aparāts, tulkojumu, bet varam vienkārši nokopēt nosaukumu. Valūtas daudzuma pazīmes atzīmējam ar kieksīti. Un tabulas daļai var pievienot subkonta veidus, pēc kurām plāna vēst saimnieciskā operācija analīzi un nosaka subkonta izveides secību. Ar plusiņu pievienojam jaunu subkontu un nospiežot uz 3 punktiņām pievienojam jaunu vai nu izvēlējamies no eksistējuša raksturojumu. Pievienojam jaunu ar plusiņu. Tā būs tips papildus subkonta vienmēr un izvēlējamies to mūsu veidojamam uzskaites kontu. Spiežam labi, lai saglabātu elementu. Un, kā mēs varam redzēt, tas automatiski pievienojam. Kontu plānam ir drūkas forma. Tā mēs izskatījām sākuma ziņu ievādes un nākamreiz jau pārēsim pie mūsu pirmā dokumenta izveidi. Tas būs sākuma atlikuma ievādi, priekš pamatlīdzekļiem un nemateriālam aktīvam būs savs dokuments un pārējiem atlikumiem būs dokuments sākuma atlikuma ievādi.